Šalom, es esmu Aivars no Ugāles. Viņš biju Hanukas dienās aizbraucis, tika aizvadīts uz Valmieras pusi, skaistajā ciematā līdz uz Hanukas pēdējā dienu kalpošanu, jā. Salācījušies diezgan daudz cilvēki no Liepājas, no Rīgas, un es no Ugāles. Cilvēki arī bija no Kaunas, no Lietuvas. Uz tādu brīnišķīgu sadraudzīgu šābatu. Reizē arī tas kopā apvienojas ar Hanuku. Brīnišķīgi. Es jutos 2 dienas, praktiski 2 naktis tur pavadījāt. 3. dienā aizbraucam. Daudzajā ziņā izsvīta cilvēki, jā. Jo šī sadraudzība deva tādu ieskatu, kad ir tik tiešām sautajām mesijāniskām kopienām ir jāapvienojas un jāveido sava mācība, sava, tā kā teiks, maza Latvijas alianse, ja tā varētu sacīt. Jā, jābūt, arī es uzskatu, ka jābūt ir oficiāli reģistrētiem ar savu mācību, ar savu pasniegšanu, ar savām jaunās derības rakstiem. Tas viss tiek pamazām virzīts uz priekšu. Taču es arī pateicēšu šai kopienai, kāds ir, kurā tulkojuma nozīme no īrīta pļauja. Jā, šī pļauja tik tiešām ir sākusies, viņa darbojas ļoti spēcīgi pie šīs kopienas, ar brīnišķīgām telpām, ar brīnišķīgām nakšņošanas vietām, mazu kempingu, jā. Brīnišķīgu virtuvi, 2 savas telpas tur ir. Ļoti, un galvenais, kas ir tas interesantās, ka šī mācības, šī slavēšanas pasniegšana ar dejām, ar Izraēļa dejām, īrīta valodā, kur meitenes, tik brīnišķīgi ir, praktiski katrā dejā viņiem ir savi apģērbi. Katrā dziesmē sava kustība, sava garīgā mīmika. Es tiešām biju sajūsmināts, es biju tā piepildīts ar garu, kad es klusībā ar labo roku, ar kreiso roku uzņēmu, labo centru dziedāt līdzi. Jā. Bet, dziedāt līdzi vajadzēja dzirdēt to, kā tur skatās, jā, brīnišķīgi. Vārds tika dots ļoti daudziem vadītājiem no katrām pilsētām, cik runāts, arī man tika dots vārds. Un viss ir šī lielā pateicība Elokimam, viņa glābšanas plānu ar mūsu kungu, ar manu kungu, Ješua Mašjahu priekšgalā. Tas ir brīnišķīgi, kad atzimšanas Jehudu saknes, kuras iet pretstatā ar kristietības saknēm, ar kristietības mācību, kurā praktiski ir, kur es nosaucu par krutku, kā tas ir viņas alkoholoģi vidū krutka, tā ir, kur ir sajaukts patiesībā, nepatiesībā. Protams, viņi nav vainīgi, tā ir noticis, tā ir to pieļāvis Elohims. Taču tagad viņš izredzēja to savāds, apmāca, vada, piepilda savu garu un do šo brīnišķo
izjūtu, sajūs viņu kopā ar svētās tautas. Notiek šis piepildīšanas process pašlaik. Jā, un šis piepildīšanas process kā pirmais nosacījums, kā pirmais, atkārtoju, kā pirmais ir šabats. Šabats. Viņu atcerā Nīkas koncerņā, bet šabats ir tieši pavēlēts. Viņš pavēlēts ar savu dēlu Eceskielu un pravieti 20. nodaļa, 25. satītam. Turies manas svētās dienas, tā ir mana derībā jums. Šabatu viņš nosauc par svētu atdusas dienu. Tā ir šī atdusas diena, šī 7. diena. Ir šabats, ir piepildīšanas process. Piepildīšanas process starp Jehudu atlūzušiem žaliem pie Izraēla nama. Es ļoti lūdzu meklēt šīs šaknes ar šo draudzi, ar šo kopienu, varat atrast viņu manā mājaslapā, tur ir video iekšā www.pasaulievaļā.lv vai arī YouTube ar nosaukumu Aivars Kukličs. Nu, lūk, ir arī telefoni, kurus ar mani var sadabot. Kā teikt, saņēma. Ir ļoti nopietni. Es cenšos piedāvāt šīs grāmatas, cik vietā šo ebrejāno derību. Redziet, es cenšos piedāvāt cik vienā vietā, kur es eju, kur es darbojos, kur es runāju arī šajā kopienā piedāvāju šo derību. Tik tiešām viņa neaiziet pie visiem. Pie kristiešiem, es nezinu, ļoti rēts aiziet, bet aiziet pie tiem, kurus Elokims ir izredzējis, vadīt dziļāk iekš Izrēla. Nu, šī ir ebrejānā derība, ja. Diezgan pabieza viņiem tulkot no krievu valodas. Autors Dāvids Šerns, diemžēl viņš ir miris kādus 3 gadus atpakaļ, cik atceros. Bet ļoti saldamīgi ir pastrādāts, ļoti svētīgi pastrādāt pie šī darba. Un šeit šī grāmatā mēs neatrādīsim ne vārdu Dievs, mēs neatrādīsim ne vārdu Vasaras svētki, neatrādīsim vārdu ne Lieldienas, neatrādīsim vārdu arī Jēzus Kristus. Šeit ir pavisam citi vārdi. Kādi vārdi? Lūdzu, zaniet, meklējiet, tad jūs uzzināsiet. Esiet svētīti to. Beigās vēlos jūs svētīt ar to Āronu svētību. Es praktiski nepareizi pasacīju. Es jūs svētīšu ar Elokimas svētību caur Āronu, tagad caur mani. Ivarecha Judhevahei Vishmareka. Yael Judhevahei Panavalecha Vikunecha. Isa Judhevahei Panavalecha Vieshemecha Shalom. Aleluja. Es netrunkušu latvisi. Krievu teksts, kas ir svēts. Tā ir atvainojas ivrita teksts, kas ir svēts, lai viņš darbojas uz jums. Amen. Esiet svētīti. Pārskatieties vēlreiz šo video, ja gribat kaut ko konkrētizēt, ja. Un viss notiek.